Čau, draugi! Šodien būs nedaudz savādāk saturs, jo mēs esam piekrituši vienam izaicinājumam, dosimies pastaigā pa purvu. Es pats nekad to nesu darījis. Idejiski, ja kāds nezina, kas tāds ir, tad bariņš viena cilvēka vai divu cilvēku pavadībā, kura baigi jāuzticās īstenībā, iet pa purvu. Un plus viņiem vēl iedot tādas kurpes, pēc tam vēlāk parādīšu video. Un tās kurpes, laikam, cik es saprotu, notur tevi tad tajā purva augšpusē. Un tad visi tā barā iet un galvenais tas viss vēl jāizbauda. Tā kā ejam, mēģināsim izbaudīt. Nice. Būs labi? Jā. Izturēsi? Jā. Mūsu tagad mērķis ir Arbidānu sala. Purvam vidū ir saliņa, pie kuras apstāsimies. Ar šitām kurpēm diezgan droši var visu kaut kur iet. Nu, varbūt tur iekšā pavisam nevajag, jo tā lēnām grimst tomēr. Es jau izmēģināju, te viss šūpīgs ir un grimst viņš lēnām stāvot. Visdrošāk ir iet, kur ir koki, jo tur ir saknes, tā kā viņi koki aug uz tādām stabilākām vietām vai kur krūmiņi ir kaut kādi. Un, kad būs veģetācija, nu, tā kā saziedējusi, tad tās sarkanās sūnas ir tā kā drošākā vieta, kur iet. Un kur ir zaļas, tā kā šeit zem ūdens, tur tā kā ir, tas nozīmē, ka apakšā ir ūdens. Izskatās jau pusi būsim nogājusi, 2,5 kilometri, kā man te saka. Nu, jāsāk tā kā pusdienot, lai neliels pārtraukums būs. Jā, Līga? Būs pārtraukums? Jā. Slēpi pazaudēja kaut kas. Stabdoši. Nu, vienu slēpi pazaudēja. Zaudējumu. Esam uzēduši, un tagad pildiem vēderiem varam doties jau tālāk. Kas, nu, īpašības, nu, piemēram, ir kāda brūce vai kas, un tad tā kā var likt klāt pie tās brūces un viņa dziedē, ja nav pārsēju vai kaut kā tāda. Tā kā beidz postīt dabu. Nāc. Lēnām tuvojamies finišam. Saprot, jau kādu 4 kilometru noiet, pols tikai viens. Bet jāsaka, jā, jau sāk justies kājas. Tā kā bišķi pietrūk darīt, tā kā vajag forši. Es no labs feelings un visiem iesaku. Ir noiets, ja? Ir 5 kilometri, jā. Līdz mašīnām vairāk būs.
Paldies jums un tiekamies citreiz! Atā! Tā nu izskatās, ar šo pārgājiens ir beidzies. Sanāca nedaudz beigās samelot, jo tur nebija palicis kilometrs, tur palika pāris simts metri. Vienkārši ļoti aktīvi gājām, un tāpēc vairs nejūtām, cik palicis vēl attālums. Nu, ko, vai es noķēru to īpašo sajūtu, baļu sajūtu un kā saku, kaifu? Noteikti noķēru. Un visiem iesaku, jo tā, kad tu brien pa kaut kādām purvainākām tādām vietām, kur daudz vairāk, teiksim, tā mitruma un tā slēpe tev iet tā virs potītes lejā zem iekšā ūdenī, nu, tā sajūta tiešām brīžiem ir tāda baigi forša. Tā kā iesaku visiem atnākt izbaudīt. Liels paldies pasākuma pārgājienu organizatoram Ilmāram Lukstam ar sievu Līgu Lukstu un Dabas resursu aizsardzības biedrībai. Tiekamies citas reizes. Atā!